Cilvēks tā ir izaudzis, ka viņam paņemt kaut ko rokās un bēgt no citiem šķiet ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Regbijs ir brutāls, manuprāt, jā, ļoti brutāls tāds. Bet īsta vīru spēle, kā jau arī saka par regbiju, jā. Tā arī ir. Ir brutāls. Regbijs jau liekas tāds brutāls, bet vispār, jā, kā arī mans tēvs vienmēr saka, kad regbijs ir džentlmeņa sporta veids. Izstāst brutāli, bet īstenībā daudz jādomā. Tā čupa īstenībā tur ir ļoti organizēta apakšā, un tur nevienam ar kājām virsū uz sejas nekāp. Jā, Lūdzu, kad mēs brauksim vēl uz kādu spēli, tur taču reāls kapīgs notiek. Kādi sačoki ir futbolisti un kādi veči ir regbisti? Ja tu neesi ar viņu saskāries, tad sākotnēji, kā jau visi domā, ak, Dievs, kas tur ir? Tur bērnu ķer, bērnu met zemē, tur sit žņaudz un vēl kaut kas. Regbijs ir iespējams visdemokrātiskākais sporta veids šobrīd Latvijā. Jo viņu var spēlēt visdažādāko izmēru un visdažādāko spēju cilvēku. Tu var būt garš, īsts, plats, šaurs, ātrāks, lēnāks. Vieta regbijā ar visiem. Ok, visi skries kopā, aplīti. Regbijs kopš 1823. gada izvēlās resnos cilvēks. Ja tev nav to resno, tad tie smukie slaidie ātrie džeki var darīt, ko viņi grib. Viņi zaudēs, ja pretiniekiem būs tie resnie. Vai tu esi īss vai garš vai resns vai tievs, mēs tev atradīsim pozīciju, pielietojumu. Pats būs priecīgs par to, ka tu būsi izdarījis savu darbiņu. Nākamais ir pieejamība. Es uzskatu, ka regbijs arī diezgan pieejams atšķirībā no citiem sporta veidiem. Jā, diezgan, ja tā var teikt, lēts. Mēs sasmērēt rokas. Tāpat, ja visi šodien būsiet netīri. Sadalīt divas komandas. Uzliksiet laukumu. Galvu uz augšu. Rokas arī nav vajadzīgas. Liekat man. Stumjam. Bumba iet pa vidu. Pa vidu, kur izgāja? Jaunākam dēlam skolā klases biedrs, kurš 2 gadus spēlēja basīt, jā, un īsti netika ne uz mačiem neko. Liels puika, stiprs puika, jā. Ieteica viņam pamēģināt regbiju, jā. Viņš tur Olimpiskajā centrā bija uz pāris treniņiem, kaut kur gājis pie Artūra un viņš sāka, jā, es iešu trenēties, un viņš tagad ļoti labs puika tajā regbijā, jā. Spēlē turnīros jau pirmās medaļas ir, un šis ir tas viens no piemēriem, kad tur viņš varbūt tās, netiek pat sastāvā, jā, bet regbijā viņš jau ir uzreiz, viņam tiek dot iespēju. Gaidat bumbu, ka līdz jums atnāk, lai jūs varat izsist cauri, jo jums ir lielāka masa. Viss, nekas tās baigs sarežģīts nav. Vīrišķīgā spēle regbijs, kur vīri viens otram ceļu nedod, radās Anglijā tālajā 1823. gadā. Latvijā ovālās bumbas spēle ienāca vien pēc 137 gadiem. 1960. gada augustā pie VF komandas ciemojās Maskavas studentu vienība. Ar šo maču regbijs Latvijā ienāca uz palikšanu. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas regbiju balstīja lielais derbijs starp ādažu čipsiem un miesniekiem. Pēc tam, kad ādažu čipsi pazuda no regbija zāliena, izzuda arī konkurence. Un miesnieks viņai uzvar ar 15-6 un līdz ar to atkārtot izcīnot valsts čempionu titulu. Es aizbraucu paskatīties Latvijas čempi vai Latvijas kausa izcīņu septītniekā, kas notika Carnikavā, un miesnieki visus plējas ar +30, +40. Tā radās ideja par to, ka varētu pamēģināt iedot kaut kādu impulsu šai spēlē, ņemot vērā to, ka es pietiekoši ilgu laiku veltīs viņai. Jā, tas saka, viņš saka, klausies, tad uztaisā vai riktīgi klubu. Bet ar tādu labu vīziju, teiksim, kad spēcīgu klubu, kur vai darām visu pareizi, vai nedarām nemaz. Lai iedot tā kā pendeli pakaļs, visai Latvijas regbijas sabiedrībai vajadzētu savu komandu izveidot, kurā pacensties tās lietas sakārtot pareizi, sastādīt konkurenci miesniekiem. Livonija pati par sevi viņa radās Jāņa Zumenta un Vigo Valdava iniciatīvas vadīt.
man nekur mapa. Jā. Es atradu plauktos pirms tiem 11 gadiem, kad mēs sākām. Beigās mēs nonācām pie ķiveres. Tur ir visādi dažādi varianti, kurš meklē to labāko veidu, kā parādīt, kā nosaukumam Livonija, bet arī tā pašā laikā, kad tas ir regbijs, ka tas nav saistīts ar Livonijas ordeni. Tā mēs sākotnēji sēdēja, zīmēja, rokām visu darīja, skices veidoja. Un tad jau tikšanās procesā mēs jau visu kaut ko izrunājam. Paralēli jau arī strādāja pie formām. Pirmsākumā tas redzējums bija sekojoši, kad klubs ir faktiski tāds tā kā bruņinieku ordenis, kur pirmkārt nevar tāpatās tikt iekšā, vai tikt iekšā klubā, tev jābūt jau rekomendācijām. Vārds jau par sevi paši izsaka, ka Livonija tas ir vairāk tāds viduslaiku bruņinieku asociācija ar kaut kādu bruņiniecisku. Tur Lāčplēs, kas jau viņiem tur uz logotas bija, tas vispār nelīmējās kopā ar to, kas ir nosaukumā. Bet jā, vairāk gājām uz to bruņinieku, uz to krustnesi, jā, bet tur ir vairāk tāds kā viduslaika bruņinieks, kas ir cēls un spēcīgs, varens, un tie bija tie uzdevumi, tās vēlmes. Mans uzdevums bija parādīt, ietēpt to visu tādā modernajā sporta veidolā, lai viņš ir nolasāms, lai viņš ir spēcīgs, lai viņš ir prezentatabls. Lai cilvēki saprot, ka tas ir viņa zīme, ka tā ir Livonijas zīme tieši regbija klubam. Spēku parādīt, ka tas ir tāds, ka mēs stāvam taisni, mēs esam iekšējās bruņās un ka mēs esam visi bruņinieki, kas cīnās par uzvaru, par labāko titulu. Tas Zobens un Vairogs ir izkauti Polijā, Malborkas pils ieroču kalējs. Turpat ir viņa zīme virsū. Speciāli tika pasūtīts, speciāli braucējām pakaļ, un līdz ar to tika izkalts šis Zobens un Vairogs, kas ir absolūti autentisks, kādai viņam jābūt. As we know, we have a sword of Livonia. This one we get from the last best player to the new best player. Kopš es viņu pazīstu, tas jau ir savi gadi, 24, 25. Vienmēr ir bijis regbijs. Tad, kad mēs sākām draudzēties, tad es gāju skatīties, kā viņš spēlē regbiju. Mūsu pirmais laulības gradens īstenībā pazuda tāpēc, ka tad viņš jau pats spēlēja regbiju un tas pirks bija tā satraumēts, ka viņš bija sapāmpis un aizbraucot viņam uz slimnīcu. Tā kā bija viņš jāpārgriež, nebija citu variantu. Sezonas laikā, jo īpaši toplīgas sacensībās, katrs weekends, plus vēl pāris treniņi nedēļā. Tas ir tas laiks, ko es veltu regbijam, fiziski būdams kopā ar komandu. Bet, protams, tam visam papildus vēl nāk kaut kādas lietas, par kurām nākās domāt, plānot, radīt. Sezonas laikā es domāju, ka darba, ja mēs tā procentuāli saliekam īpatsvaru regbijs pret darbu, tad regbijam ir kādi 40-45% un darbam 50-55%. Man liekas, ir viena reize bijis, kad es viņam teicu, ka viņš nevar braukt uz spēli, viņš neaizbrauc, bet tad viņš jau pats spēlē, jo tad zimi jāsmīd. Un es viņam teicu, ka tu nevari braukt. Viņš saka, nē, es braukšu. Nevari braukt. Ja tu līdz tiem 2 vai līdz 4 nepiedzemdēsi. Tad, paldies Dievam, piedzemdēju, viss bija kārtībā tajā dienā. Mēs atrodamies Līgatnē, mājās ar nosaukumu Lejaslīgas. Mūsu ģimenes īpašums. Tā ir viena no retajām vietām, kur es varu aizmukt no savas darba dunas, regbija un no svešiem cilvēkiem. Staigājam, kurinam pirtējam pirtī, pastamies kādu labu filmu, vai regbiju. Pienākums šeit ir veltīt pēc iespējas vairāk laika saviem tuviniekiem. Ar uzsvaru uz savu kundzi, uz sievu un saviem bērniem. Restīvi mēs šeit veicam pastaigas, sarunājoties savā starpā. Mēs spēlējam šeit pat netālu golfu.
regulāri kurina pirti, ejam pirtī, peldamies, iedaram kādu vīna glāzi ar sievu un jau arī ar vecāko meitu, kura drīkst alkoholu lietot. Un tiešām izrunājam tās lietas, kuras ikdienā, kurām vienkārši ikdienā nepietiek laika. Bet tas, ka ģimene cieš no tā, ka tētis vasarā strādā 2 darbiņus, gan darbā pie sevis, gan regbijā, tas ir fakts. Viņš ļoti līdzpārdzīvo, viņš skatās, viņš atnāk 5 no rīta mājās, kad tas bija tagad tās, man liekas, pēc pēdējās spēles, viņš 5 no rīta atnāca mājās, ar viņu ar puišiem bija izgājuši ārā vēl pēc spēles, un viņš sēž virtuvē 5 no rīta un skatās regbiju. Viens pats, ja? Tātad pārdomā, pāranalizē kaut ko tur. Bet kādi tad īsti ir šīs aizraujošās komandu sporta spēles noteikumi? Regbija spēlē ar ovālas formas bumbu. Abos laukuma galos ir ieskaitas laukums. Par piezemējumu, jeb bumbas ienešanu pretinieku ieskaitas zonā, tiek piešķirti 5 punkti. Pēc piezemējuma tiek izpildīts realizācijas sitiens. Ja tas ir precīzs, komanda iegūst vēl 2 punktus. Par precīzu soda sitienu vai sitienu no spēles, jeb drop sitienu, pienākas 3 punkti. Un vēl svarīga nianse. Regbijā bumbu ar rokām drīkst piespēlēt tikai atpakaļ. Pretinieku drīkst stumt, grūst un nogāzt tikai ar rokām un pleciem, tēmējot zem plecu līnijas. Sitieni un grūdieni galvas vai kakla rajonā ir aizliegti. Klasiskajā regbijā katrai komandai laukumā ir 15 spēlētāji un mačs ilgst 80 minūtes. Savukārt regbijā 7. Katras komandas rindās laukumā dodas 7 spēlētāji un tiek izspēlēti 2 7 minūšu puslaiki. Livonija šķiet šobrīd ir vienīgā, kurai ir pilna piramīda. Ir klubi, kuriem ir augšējā daļa, un ir klubi, kuriem ir tikai apakšējā daļa. Teiksim, regbija klubs Mītava nodarbojas tikai ar bērnu jauniešu sportu. Regbijs izdomāja, jo tas bija jauns sporta veids tiešām. Nāk, visi jauniņi arī nāk. Droši. Skudru puznītī, ja? Uz celīšu apsēžās. Tā, čau visiem! Tā man prieks, ka mūsu rindas paliek aizvien plašāks, ne? Ir baigi forši. Aiciniet draugus un skriesim, leksim un rāposim visu kopā. Sasprindzim nādar presi, dibenu un... Man māsai ir meita Anastasija. Viņa atnāca ar savu klases biedru Marku. Viņa atnāca uz ģimenes dienu. Maska nauķis tas čalīts bija. Tāds ritīgi sīks. Bet 12 gados viņam iepatikās tā ovālā bumba. Viņš sāka nodarboties ar regbiju. Un dotajā brīdī Marks U16 grupā ir ne tikai līderis U16 grupā, bet tas ir spēlētājs, kuru pazīst, man liekas, pat visi pieaugušo komandas spēlētāji un treneri. Un kad šitas te čels, tas būs bomba. Tas sākās ar vienu ģimenes treniņu Skonto stadionā. Tas iepazīstināšās, tā var teikt. Un tā treneris Bārnīs pie manis pienāca un teica, ka es tāds vispār žiparīgs, ātri skrienot. Iedeva lapiņu, un lai es eju pie mammas un tēti prasa, vai es negribu izmēģināt. Tā arī līdz šajien es ticu. Viņš kā aizgājis kaut kādiem tiem pirmo treniņu apskatīties, kā notiek tā, pēc tam vairs nebija atrunājums. Pirms tam gāja tautas dejoja, un līdz ar to ar tautas dejām tika pielikts punkts. Vairāk uz tautas dejām nebija pierunājums, un viss regbijs kļuva par galveno sastāvdaļu dzīves. Treneris, protams, viņš ir labākais, smieklīgākais, draudzīgākais un vienkārši kā treneris. Viņš mūs saprot, un draugu loks arī. Visi mēs esam viena liela komanda. Brāļi, var tā teikt, otrā ģimene. Kājamies viens par otru, krītam uz zemes viens par otru. Šitāda komanda, tas ir labs. Tie, kur neatbrauc pašvainīgi, zaudētāji, šitas ir mūsējais, nevis viņu. Jā? Mēs to izdarījām! Mēs! Mūsu kaus!
Labākie, paldies jums! Nu, jau es esmu tagad redzējis to, kā puikas pārāk pa vīriešiem. Esmu no tā mazākās vecuma grupas izaudzinājis līdz tiem 16, 17 gadiem, kad viņi izaug par večiem. Disciplīnu tas dod, spēku, pašpārliecinātību, tādas lietas, kas mūsdienu sabiedrībā ir ļoti vajadzīgas. Pagaidām mans esošais treneris Barnīšs, es uzskatu, ka ir ļoti labs treneris tieši tajā ziņā, kad viņš, uztais to komandas kodolu. Viņam pamatā varbūt nav tas tieši visizcilākais rezultāts, bet viņš vairāk ciena to atdevi, ko tu parādi, un to visu kopā būšam, to kodolu. Es teicu, tas mājas darbs uz nākamo treniņu. Sarunājam uz nākamo treniņu, tev būs iemācījies šņurēt kurpus. Tas tev mājas darbs. Jā? Jā. Man ļoti labi patīk sākumā. Mēs ar visādiem zilumiem brauc no sacensībām mājām, no nometnēm ar zilumiem. Pēc treniņiem bija viss melns. Un jā, man ļoti labi kāja. Un es ļoti labi par šo gadu iemācījos par šo sezonu. Ļoti labi šo sezonu nospēlēju, treneris teica. 1, 2, 3, 4. Ideāli, tā arī būs. 6 pēc 6. Ir gatavi? Kurš pirmais skrējies? Godīgi sakot, nevis tie rezultāti, bet tieši tas bērnu smaids. Ja gadās redzēt kādu prieka asaru bērna vai bērnu vecāku sejā, tas ir tas, kas sniedz to patieso gandarījumu. Pieaugušā komanda tur gan vinnē, gan zaudē, bet principā sitās pa pirmajām vietām, cenšas izties pa pirmajām vietām. Attiecīgi viņiem ir mērķis, kur iet, un ja viņus vēl, piemēram, trenē tādi spēlētāji, kur arī tā kā sitās pa tām pirmajām vietām, man liekas, ka tā ir tāda dubulta motivācija. Kas manuprāt, arī ir galvenais laukumā. Likt tam bērnam, tiem vairākiem bērniem, redzēt to, ka mēs esam kā komanda. Lai arī mēs tur nevinējam katrā spēlē, mēs esam kā viens vesels. Lielā komanda nespēja dzīvot ne bez bērniem, ne bez jauniešiem. Ļoti labi to saprotam. Nepaplašinot bērnu sekcijas, nenodrošinot viņiem kvalitīvus trenerus, pieaugušo komandu viņi nebūs spējīgi izdzīvot. Un tāpēc mēs ļoti lielu uzsvaru dotību liekam uz bērniem, uz jauniešiem. Rīgā ir ļoti daudz iespējas izvēlē. Ļoti daudz spēlē futbolu un lielos sporta veidus, kas varbūt liekas prestižāk. Un tādos varbūt miestos īsti nav vispār sporta veidu. Līdz ar to tur varbūt tādiem nišu sporta veidiem ir tā īstā vieta, kur meklēt tos talantus. Ir bērns, kurš trenējas bērnu grupā, viņam jābūt skaidrai un gaišai vīzijai, mērķim, sapnim нокļūt šeit. Я как тренер, я люблю вызовы, и это интересно как для тренера попробовать другую команду, попробовать другую страну, как Латвия. Но я думаю, что это очень важный момент, потому что «семерка» как и первый титул в году. Это для ребят подготовка всему сезону. Я думаю, что зимой начинается самая сильнейшая подготовка. Ребята уже понимают, что входит сезон. Титул сам, как «семерка», мне очень нравится самому «семерка», олимпийский вид спорта. Я думаю, что наши маленькие страны должны это иметь в виду, что это главный суперприз для всех. И для сборной, и для страны. А ребятам первый титул в сезоне. Хорошо! В этом сезоне реально Ливония сделала очень много, и игроки отдали себя 100%. Тогда тренеру очень легко создать цель, и эту цель, как сказать, сделать для клуба и для ребят. Ладно, спасибо.
jāpāžēs. Es tā uzšļauts visiem šampanieti, būtu man vairāk viņš bijis, būtu apšļauts arī tevi. Ja mēs objektīvi paskatāmies, kluba virtuve ir viens klubs – Livonija. Pēc visas piramīdas principa, kā ir, sākot no bērnu, jauniešu, attīstības arī sieviešu regbija un vispārējais, un līdz izaugsmē, līdz lielajai komandai šosezon, jā, 2 komandas bija lielās, jā, tad, principā, mēs varam runāt tikai par Livoniju. Runājam, nepazīst vārdu. Bļauj, garais lisējs, davai piespēl, ja? Kaut ko vismaz sakat, lai vismaz kaut kāda komunikācija ir, ja? Tas palīdzēs mums daudz vieglāk, būs vieglāk skriet, vieglāk reaģēt. Mēs esam izveidojuši ar sadraudzības klubiem šobrīd regbija akadēmiju, kur ir Baldons jaunie puiši 16 un 18 gadu vecumu. Tad ir Jelgavas Mītavas klubs un Livonija. Mēs esam izveidojuši jaunu komandu, un mēs gribam ar šo komandu startēt Lietuvā. Mēs gribam audzēt viņiem muskuļus un pa lielam dot jauniešiem tādu iespēju kā izglītība ārzemēs. Nu, pat arī bijām Gdaņskā turnīrā, kurā piedalījās U16 vecuma jaunieši. Turnīrs bija ļoti izdevies. Pirmā lieta, kas jums ir aizsardzība, vispār ne par ko vairāk Negaidījām no jauniešiem tādu spēļu praksi, tādu atdevi. Un, mūsuprāt, mēs esam veiksmīgi aizvadījuši arī treniņu procesus, kas ir vedis līdz šim rezultātam. Mūsu mērķis šai akadēmijas projektam ir pēc iespējas dot vairāk šiem jauniešiem, lai viņi varētu spēlēt starptautiskos turnīros. Attiecīgi arī piesaistam labākos iespējamos speciālistus, infrastruktūru, kas ir Latvijā pieejama. Labs spiediens! Pirmās 10 minūtes ļoti labi! Un mēs visu pašu bērnībā spēlējām, ķerens spēlējām. Nu, tad regbijs jau tajā bērnu līmenī, viņš jau pēc būtības tās pašas ķerens vien ir. Pieliek jostiņu pie vidukļa, uzliek 2 lentītes, un tas, kam bumba rokā, tas mūk un pārējie viņi ķer. Nu, man patīk, ka mums jostas jāliek visu, tad mums jāspēlē ķerenis. Regbijs ir tas sporta veids, kur tiek apgūts gan koordinācija, gan skriešana, gan komandas gars, jo pa lielam tev ir jārēķinās ar to, ka tev būs aiz muguras tas tavs komandas biedrs, kurš pastāvēs par tevi un piesaks tev tad, kad tev mēģinās tvert tavs pretinieks. Tāpēc arī es atnācu pamēģināt un izrādījās, ka ir ļoti forši šeit. Nu, es sākumā domāju, ka tas būs tāds, kā lielie puikas spēlē, viens otram krīt virsū un tā, bet manuprāt, šie treniņi ir tik ļoti pielāgoti bērniem. Mēs sapratām to, ka mēs varam atļauties uztaisīt grupas, kur bērni dabūna vispārēju fizisko attīstību ar regbija ievirzi. Un regbija ievirzi jau nav ne triecieni, ne tvērieni, nekas. Regbija ievirzi ir tikai tas, ka viņi to visu dara ar ovālām bumbām. Foršākais regbijā ir spēlēt ar to bumbu. Viņa ir tāda dīvaina. Man tētis ieteica, varbūt tu vēlētos, un es pamēģināju un iepatikās. Regbijs šobrīd tas ir vairāk vai mazāk tīri fiziskās aktivitātes, komunikācija savā starpā ar bērniem, kas ir ļoti nozīmīgi šobrīd. Savā veidā var atteikties no viedierīcēm un vispārējā un pilnvērtīgi pavadīt laiku. Tās pašas galvenās lietas, kas šobrīd, es domāju, ko es saredzu regbijā un kāpēc es arī to bērnu vedu uz regbiju. Ir meitenes, kas nodarbojās ar baletu un tā tālāk, un ir meitenes, kas nāk regbijā.
Tas ir sporta veids sievietēm, ir tikai jābūt labai izturībai un spēkam un gribas spēkam, jā. Tas reāli prasīja mums laikam mēnešu 2, kad meitenes noteiksim tā no asiem kaktusiem uzplauka par smukām puķiem. Tas meiteņu procents, kas iziet cauri regbijam un paliek, 100% laikam ir. Visas meitenes, kas atnāk pie manis un sāk trenēties, laikam viss arī paliek. Un viens ir, protams, forši stipri puiši. Tas ir tas, kas meitenēm ir vajadzīgs un patīk. Otrs ir tas, kad meitenēm iemāca cienīt puišus un puišiem cienīt meitenes, respektīvi netiek nekādas apvainošanas šeit, tā kā bieži vien skolā puiši atceļ meitenes. Bet, palielam jā, pastāvēt pa sevi meitenēm iemācam. Kāpēc ne? Visi sporta veido no sievietēm. Nesaprotu šo, kāpēc nevarētu būt. Ar muguriņu. Viņš ir tāds vīrišķīgs sporta veids, bet, kā redzams, sievietes arī spēlē. Regbijs man iemācīja disciplīnu, pacietību un lielu draudzību. Regbijs iemāca savaldīt savas dusmas. Tas komandas feelings, tas ir tā vienotā ģimene, tas viss kopā, tev ir otra, trešā ģimene vienkārši. Redzi, tu redzi! 3, 4, Livonijā! Man liekas, ka šajā spēlē parādījās cīņas spērs milzīgs un spēle līdz pēdējām tvērienam, pēdējai situācijai. Un šie brīži, šīs spēles liek man gribēt spēlēt regbiju vēl un vēl. Tas bija tik skaisti, kad es redzu, ka visas cīnās. Jā, regbijs manā dzīvē ienāca tad, kad mana meita Marta Ozola atgriezās no Anglijas. Anglijas mācībā, un viņi bija sākuši spēlēt regbiju. Tad es uzzināju par regbiju, kas man bija tāds mini šoks, kad meitenes spēlē regbiju. Tas likās tāds, futbols jau liekas sarežģīts un tāds smags, bet regbijs vēl smagāks priekš meitenēm. Tu atnāc un tur ir treneris Edmundas no Lietuvas, atvests viestreneris, ir lielais laukums, visiem iedod branded somu un drēbes, un tu nāc un tev ne par ko citu nav jādomā, tiešām nāc un tikai trenējies. Un tas likās iespaidīgi par to, ka tu maksā kaut kāds 10 eiro mēnesī vai pa lielam neko. Un plus bija ļoti atletisks meitenes no LSPA savākušās un bija ļoti interesanti trenēties. Tieši Edmundas māka pirmā kārtām runāt ar cilvēkiem, otram kārtām pasniegt kvalitīvus treniņus. Я всегда, где работаю, реально первая цель – это собрать команду, назначить цели всем ясные, что кому мы готовимся, какое продолжение и как выиграть чемпионат. Tā mēs kaut kādā gadā 16, ja nekļūdos, mēs kļuvām par vienu komandu bagātāki, par sieviešu komandu. Regbiju sāku spēlēt aptuveni no 12 gadu vecuma, tas ir 4 gadu atpakaļ, 5. Aizved man tēvs pats bijušais regbists, nospēlēja 20 gadus. Un jā, tā arī sāku Livonijā. Atnāca pirmo treniņu, iepatikās pašam. Uz skolu atnāca 2 Livonijas treneri, un es tikai biju pametis jau citu sporta veidu tajā laikā. Un ieteica, ka varbūt jāsāk regbiju spēlēt. Un es aizgāju uz pirmo treniņu, kas notiks Konto stadionā. Tur es satiku arī Artūru, Bārniju, un tā viss sākās. Jā. Un viņš mums tajā laikā spēlēja basketbolu, jo viņš ir ļoti gara auguma. Un tā kā kaut kā tur nebija īsti kontakts ar treneri, tad viņš teica, kāpēc ne regbijs? Es saku, es negribu regbiju, jo regbijs ir kontaktsports, tur ir traumas un viss. Viņš teica, mamma neuztraucies, man būs 16, tad es iešu prom, jo tad viņš paliks traumatisks. Bet kā dzīve rāda, ar katru gadu tas pieaug, tā vēlme ir vien vairāk, un sen vairs nav tā doma, ka varētu iet projām. Sportā ir vajadzīgi piemēri.
bērniem jāredz piramīdas augša, uz kuru tiekties. Livonijas komandā šādi līderi ir. Viņi augstākā līmeņa regbiju spēj apvienot ar darbu un mācībām. Es esmu regbija treneris regbija klubā Livonija. Prasi, bumbu, prasi. Tepat aiz bumbu, stop. Ej, skrien garām, skrien. Es trenēju bērnus, iesācējus, kuriem regbijs ir galīgi svešs. Tā viņš krīt man virsū. Nē, šeit, ja? Tāpatās arī paliek uz zemes. Tev gaisā tu kājas saķers tā, ka tu vairs nenoturēsi līdzsvaru, tas vitīs šitā, te tieši virsū. Ja? Tu negribi tā nokrist taču. Tāpēc nelasām pirms kontakta. Tad regbijs bija tā, ka tajā pirmā treniņā jau es sapratu, ka tas ir mans, kur es redzu. Jau es trenējos 12 gadus. Es sapratu, ka tas ir īstais priekš manis. Kad uzreiz sapratu, ka šis ir tas īstais sporta veids. Kad es biju apaļīgs, es sapratu, ka tiešām es eju tajā kontaktā un es izbaudu kaut kā to vairāk. Man patīk mašķarēt, man patīk pavadīt laiku pie ūdens, pie jūras galvenokārt, pat arī ziemā. Jā, iet augstajās peldēs. Aiziet. Vai, cel. Aiziet, stājies atpakaļ. Aiziet līdz tā līnijām, griežties atpakaļ. Labi, ejies manis. Aiz bumbas, Ričard. Labi, stop. Tur apstājies. Kādā pirmajā klasē es jau spēlēju cik spēlēju, gāju uz treniņiem un dzenāju bumbu. Kad tēvs aizveda uz pirmo regbija treniņu kaut kad 6-7 gados, un tā arī tas viss sākās. Kaut ko tur vārījām, kaut kādas sūdas, tad gājām, tad negājām. Un tad sens atnāca uz istabu, saka, klausies, kurš no jums ies tad uz to regbiju? Iesiet tā vai neiesiet, brālis? Nē, es tā, tad es iešu. Un tad kaut kā aizgāja bišķiņ nopietnāk. Darbs ir, kā teikt, diezgan liela prioritāte, tāpēc, kad tu pelni tur naudu, attiecīgi pēc tam tu vari ar ģimeni tur dzīvot un ceļot un darīt lietas. Strādāju pārdošanā, tad, kad sākās tur izlase, klubi, toplīga, viss kopā, tad ir bišķiņ pa daudz, jā. Bet es cenšos kaut kā kompensēt ar pieņemsim, nezinu, tur papildus brīvdienu vai kaut kur mēs aizbraucam, tad attiecīgi tad tas viss izskatās bišķi labāk nekā vienkārši es, regbijs un tad jūs. Vasarā ir tā, jā, grūtāk, kad gribās tieši, ka tāds mazais ir, tad ir tā vasarā ātri paskries. Bet kā hobijs, es domāju, katram mums vajag tādu hobiju un kaut kur enerģiju mums ir jāizliek, lai mēs esam mājās mierīgāki un atbrīvotos no darbā kaut kādiem stresiem. Ja mēs runājam par brīvo laiku, tad jā, mēs pavadām ar ģimeni, pastaigas gar jūru, parki, ar mazu Olīviju aizejam, pieņemsim uz kādu bērnu laukumu vai kaut kur iekšā, piemēram, tur, nezinu, Dominā, Alfā ir visi tie, kur var tur bumbas batot un tā tālāk. Regbija klubā Eži, kad mēs braucām kā U18 izlasi, tad mēs vienā vakarā tur izdomājām bišķiņ izklādēties ar mašīnīti, tur matu mašīnīti, tad mēs tur uztaisījām visāds interesants frizūras. Un vienam čalim uztaisījām mūsu trenera frizūru. Kad tā kā izskuvām šo te daļu, atstājām vainagdziņu tikai. Un tad tajā pašā vakarā tas treneris mums ieraudzīja, viņš mums ieraudzīja, viņš bija dosmīgs bišķi. I believe in every one of you. That's why we're here. We have a chance. This is the actual final. I believe in this family. So now I expect from everyone 100%. I'm a rugby player. I play for Livonia already 3 years, 3.5, let's say. It's been quite an interesting journey. Yeah, pretty happy. The system is working, so now we will relax and think about the final. So yeah, pretty happy. Rugby is the main thing for me in this country. I have a lot of good memories. I met a lot of friends. I learned a lot about the people here. Beautiful day to play rugby.
Film this. This is team building, Edgars. On Sundays, usually I like to go to a park with the mate and a book. But sometimes I like to go to a bar and drink a beer. Reading a book, it's also one of the moments that gives me peace. Because you're there, you're completely relaxed. You're in a different world, and enjoying a pint of beer. It's quite a beautiful experience. Es esmu Latvijā, tāpēc, ka es spēlēju rugby, un es atnācu šeit 4 gadus atpakaļ, 2020, Covid time. Laukumā runāju latviski, tāpēc, ka ir vieglāk. Protams, ka angliski arī, bet domāju, ka latviski ir labāk. Labrīt. Kā iet? Es mēģināju runāt un dzirdēju un skatos filmā vai seriāli. Ir grūti, jā, bet kad tu visu laiku dzirdi, galva mācies. I think learning the language is a major aspect on getting yourself integrated in the culture. This is probably my favorite drink from Argentina. Probably the best in the world. It's called mate. It consists of some herbs and hot water. In Argentina, it's a tradition. It's cultural. We don't consider it a drink because it's so embedded in our culture that every time someone visits you, you pour a drink, you drink together, you talk, you share some memories maybe. You usually drink it with someone, could be a family, a friend. But when you drink it alone, you really became an adult. So it's quite an important thing for us. And let's take this fucking club to a semi-final, eh? Let's go! Ja 12. gads, kad man bija 12 gadi, tad bija Māpulī pāris cilvēki, kas stadionā redzēja spēlēt. Neapaļo bumbu, bet ovālu. Ainārs Bērziņš, Dāvis Zagorsks. Mans čoms bija viņiem onkulis, un viņš man uzaicināja kopā ar viņiem paspēlēt. Un pēc kāda laika jau tie jaunieši salcies vien vairāk, kopā ar lieliem trenēties, un vienā brīdī izveidojām komandu jauniešu Livonija Māpulis. Mēs spēlējām 13 grupā. Vai nekāds cits alternatīvs Māpulī nebija, ko darīt. Un tad tas regbijs bija tāds praktiski vienīgais sporta veids. Tev nevajag mežonīgi daudz laika, lai tu tiktu līdz kaut kādam tur Latvijas top līmenim. Es jau nemaldos, jo 20 gados spēlēju abās izlasēs un piestāvēju tas, ka es varēju labi skriet. Arī patīk, ka ir komanda, ka komandas sporta veids. Un vienkārši jā, bija tā, ka sanāca. Man nav, it kā ir, jā, bet tā nē, es saprotu to būtību, jā, bet Olme tā briesmīgi pārdzīvo, jā, tagad sēž mājā, tur noteikti trīči. Viņš mans lielākais fans, mans Omas draugs, tā sacīt jāsaka, kur es saucu un daudz uzskatu par manu vecstāvu. Viņš man ļoti atbalsta regbijā, nāk uz katru spēli. Viņam arī prieks, ka komandas, visi no komandas viņu pazīst jau un sveicina. Līdz ar to viņš arī ir daļa no mums, no Livonijas, un viņam ļoti liels prieks katru mūsu spēli apmeklēt. Uz darbu brauc arī ten, jo pirmkārt tā ir ātrāk, un arī izveidina bišķiņās galvu. Kā nepatīk sēdēt sastrēgumās, es arī uz darbu braucu ar Ričuku, jā. Jo man patīk būt pie dabas, patīk redzēt lietas, kas man ir apkārt, un manuprāt, tā tāda forša nodarbe, kas atslēdz prātu un jā, no rutīnas tev bišķiņās atslēdz. Vinnēja 2 Eiropas čempionātus, spēka 3 cīņā, junioru kategorijā, svaru kategorijā līdz 100 un 105 kg. Man tur arī daži pasaules rekordi tieši no spiešanā guļus. Rekords bija 211,5. Bet kaut kādā momentā jau tas drusciņ tā kā apnika, gribējās kaut kādu evolūciju, kaut kādu attīstību, kaut ko interesantāku. Tad tā kā mans tēvs bija visu mūžu arī sportojis, pamatā ar motocikliem, tieši ar blakusvāģiem braucis.
Bija iespēja tajā momentā, kad man tā spēka trīciņa varbūt vairs netik ļoti, it kā jau bija kaut ko sasniedzis, izdomāju, ka varētu pabraukt arī ar moci, tāpēc, ka tēvs arī brauca. Bija iespējas pašiem nopirkt motociklu un pabraucām arī tur 2 gadus, 2,5 pabraucām, nobraucām arī dažus pasaules čempionātus, protams, ne augstā līmenī, tur kaut kādas 17. 18. vietas, bet priekš tā, ka tā bija man tikai 2. sezona, un tas jau bija super ļoti labi iebraukt punktos pasaules čempionātā. Jā, būs labi. Kur mēs tagad brauksim, mums visus šitos gadus nebija vispār asfalta. Tikko pirmo gadu, tagad es teicu, ka šito asfalta, bet tas skatās tāds bomžu asfalts. Mēs esam pie manis Beļavā, Gulbenes novadā. Mūs arī vietējā darbu vieta, Gateris. Gaterī strādāja visi vietēji dzīvotāji, visi veči pamatā. Apultās tusējās, un arī mēs jaunieši pavasarām bija brīvlaiks. Gāja apstādā, protams, nelegāli, strādājām, logistikai, visādām lietām. Māja nosaukums Silieši, un tie ir parasti lauki. Manu vecāku mājas. Mēģinam braukt maksimāli daudz, bieži, jo jāpalīdz vecākiem pie dažādiem lauku darbiem, un te ir vislabākā vieta, kur atpūsties. Ja salīdzinoši ar Rīgu pēc tādiem smagiem darbiem. Šeit pamatlietas, tad ir pļaut zāli, sagatavot malku ziemai, tāpēc, ka mums mājās ir tikai apkure ar malku. Kaut kas ar dārzu saistīts, izvagošanas un tam līdzīgas lietas. Viss tas, kas nepieciešams, lai eksistētu laukos. Beļava vienmēr man būs vieta, kur atbraukt, attiet no pilsētas pilsētas trakās dzīves, kad ir darbā nenormālas pārslodzes. Un tāpat arī mēs braucam šeit ar ģimeni, ņemam līdzi bērnus. Godīgi sakot, es pabeidzot Gulbenes vidusskolu, gāju mācīties uz ķīmijas fakultāti, man ir nepabeigta augstākā izglītība ķīmijā. Gāju arī mācīties kaut ko super sarežģītu un, teiksim tā, ar augstām zināšanām, kur jābūt ir. Tāpēc arī gāju uz ķīmijas fakultāti, diemžēl nepabeidzu, bet esmu tagad šeit, tirgoju sporta uzturu un vitamīnus. Mans darba grafiks ir pielāgots regbija treniņiem. Ja agrāk man veikals strādāja no 10 rītā līdz 7 vakarā, tad tagad mums vakaros ir treniņi, kuri sākās 7, tad es nerbalaiku pat esmu pārliecis uz 6 vakarā, slēdzu veikalu ciet tikai tāpēc, lai tiktu uz regbija treniņu. Tā ka nav viegli, jā. Arī regbijam daudz upurēja savu privātā laiku. Bet spēka dotības visu man ir un kaut kas jau man bija teicis. Pamēģini regbiju. Un tad it kā bez konkrēta ielūguma es vienkārši, tā kā biju laikam pabeidzis to spēka trīciņu, es internetā vienkārši ierakstīju šī gada čempioni Latvijas, un tas laikam bija 15. gads. Ierakstīju Google vienkārši, un tur izlaica pirmā Livonijas mājaslapa. Pēc būtības varēja būt jebkurā citā komandā, kas būtu tajā gadā čempioni bijuši. Uzrakstīju pieteikumu lapiņu, to anketu, un pēc tam Džekam piezvanīja, aizgāju uz treniņu, un tagad es esmu šeit. Daudz nepārzinot regbiju vai regbiju noteikumus, es ar savām spēka dotībām varēju ļoti daudz komandai dot un ļoti ātri tikko arī pamatsastāvu. – 2003. gads. Latvijas bobsleja četrnieks kļūst par Eiropas čempioniem. Pilots Sandis Prūsis stūmēja Jānis Uzuls, Jānis Silarājs un Mārcis Rullis. Protams, kad varēja braukt vēl kaut kādas sakritības, vēl kaut kas varbūt tās tajā laikā nesalikās tā, kā es to gribēju un redzēju, jā, un kaut ko gribējās pamainīt, un tā es arī nolēmu neturpināt.
Viņš bija ok, pa viņu šaubas nebija, tā es teiktu. Bet mums, kā parasti, mums jau tā laikā mērķi bija lieli. Mums nebija mērķis tikai kaut kur piedalīties, atrādīties, bija mērķis cīnīties pa augstām vietām, un es domāju, ka viņš bija viens no, kā lai saka, tā laika arī tiem atslēgas cilvēkiem mūsu komandā. 2006. gadā Turīnā sapratu, kad es bobslēm lieku punktu. Atbraucot mājās, 3 nedēļas padzīvojot bez sporta, sapratu, ka kaut kam jāķerās klāt un radās doma uzspēlēt regbiju. Pats gan ilgi nepaspēlēju, ja nemaldos 3 sezonas laikam nospēlēju Miesniekos, un tad bija tāda ilgāka pauze. Dzīvo Anglijā 4 gadus, un tad, kad atgriezos atpakaļ, tad nonāca arī Livonijas sastāvā. Ne kā spēlētājs, bet jau kā treneris. Šo spēli mēs zaudējam tikai un vienīgi dēļ attieksmes. Pa treneri, protams, tajā brīdī es droši vien nevarēju iedomāties, bet es jau biju dzirdējis kādu laiku vēlāk, droši vien varbūt pirms to regbiju, ka viņš bija kaut kur jau piestrādājis pa fiziskās sagatavotības, laikam volejbolā vai tas nebija, vai vēl kaut kur. Viņš jau azartisks un sports viņam patika, un viņš to orientējās. Es domāju, tas nav nekāda neiespējama misija, tā nav. Vēl viens! Augstsols! Davai, Čāni, slēdzamies iekšā! Te aug liela ģimene. Ir gan vecie spēlētāji, gan ir pavisam jauni. Ja mums tajā pašā šauļu turnīrā 15-gadīgs čalis bija laukumā, tas nozīmē, ka mēs esam ģimeni un ģimene attīstās. Vienalga, vai mums guļu virsū. Šis ir tāds sportveids, kur ir jābūt visam. Gan ātrumam, gan izturībai, gan ātruma izturībai, gan fiziskam spēkam. Ja? Katrai pozīcijai kaut kas atsevišķi, bet šis ir tāds vēl nopietnāks pārbaudījums. Strādāju tādu darbu, kur diennakts strādājām 3 brīvas, un atkal bija daudz laiks, ko varētu izmantot liederīgi. Jau pirms tam kaut ko bija skatījies, kur bērns patrenēt vai vēl kaut ko padarīt. Tad Pāvils izteica tādu, kad meklē jauniešu treneri tieši pa fizisko sagatavotību. Un tā es arī piekritu, jā. Nevis piekritu, bet gāju pamēģināt. Šis ir mans pamatdarbs, Krauna, kas nodarbojas ar pretrūlas apstrādi mašīnām un Restore Fix, kas ir krāsas atjaunošana. Ja, esmu šī centra vadītājs. Jā, šī ir te, kur es pavadu visvairāk laika no savas, ikdienas. Brīvais laiks jau ir ļoti maz, darbs 2-3 treniņi, iespējams pat 4 nedēļā vakarā aizņemti regbijā. Tās dienas, kad ir brīvs, noteikti vasarā tā ir pludmale ar bērniem, ar otro pusīti. Tā ir sēņošana, ļoti iecienīta ģimenē. Ja. Šovasar pamēģinājām apčerēt, neko nenoķērām, tā ka laikam tas nebūs vairs hobijs mūs. Ja mums tagad ir jāskatās uz galveno treneru, kas ir toplīgas treneris, tad man tur ir kā līdz mēnesim vēl kur augt un progresēt. Bet ir forši, ka tādi treneri brauc pie mums un ka mēs varam mācīties no viņiem. Ja? Un Livonija ir tas klubs, kas tiešām sniedz mums tādu iespēju gan jaunatnes treneriem, gan man. Maybe do some footwork too close to the opposite defender. Dead. One arm on the ball. If a good player sees you doing that, what's he going to do? I think this is my 35th year coaching. Anton Oslenko, who plays for Latvia and plays for Livonia, he asked me if I could assist Livonia because they needed some help with the scrum, and that was something I was very specific with. Too quiet. It's too quiet. Speak up. Speak up. I think it's a necessity because I think it helps the players in Latvia play at a higher level. It gives them that ability to understand, the level that they can come up. So I think there is definitely an ideology that if you bring in strong players that can help the rest, it's a positive. Когда я здесь первый раз приехал, я сразу так увидел хорошую ситуацию.
Так парни хорошие, и мне это понравится. Вообще-то работать здесь хорошо, и когда я из Грузии там здесь приезжаю, там сам себе отдыхаю, и вообще-то мне нравится такая ситуация. Условия у Ливонии, так сказать, супер. Я многих хороших там супер команд не видел такое условие, как здесь, как у Ливонии там. Давай. Можете играть в хороший регби, но только это уже вопрос будущего. Об этом надо работать, привлекать маленьких молодежей и вырастить хороших регбистов. Окей? Pirmais atkal. Person. И... Хорош! Мяч, назад! Vēl cārā. Сохрани мяч там. Viens no zemeslodes populārākajiem sporta veidiem var sportistus aizvest teju uz jebkuru pasaules daļu. Livonijas līderis Miķelis Jurevičs ir mācījies un spēlējis regbiju gan Dienvidāfrikas Republikā, gan regbija dzimtenē Anglijā. Tie notikumi tur uz vietas bija diezgan iespaidīgi. Tur spēlē cilvēkiem, kuri tagad daļa spēlē jau Anglijas augstākajā divīzijā Premjerlīgā. Tu esi tādā vidē, ka tu tikai mācies un spēlē, ka tev nekas cits nav. Un iepazīt jaunus cilvēkus un uzlabot pašu angļu valodu. Un nāca uz spēlēm 40-50% skolēnu un visu laiku bija pilnas tribīnes. Dot pušiem iespēju arī izbraukt, kaut kur varbūt tās turpināt to spēli, kaut kur arī ārzemēs. Glebs jau arī bija arī uz Gruziju aizbraucis kopējā projektā Livonija. Ko lai saka par šo pilsētu? Ļoti skaisti skati, kalni redzami, ļoti lētas cenas, tas man visvairāk patīk. Komandas biedri ļoti draudzīgi, protams, augstāks līmenis nekā Latvijā. Patīkami pieredzēt kaut ko citu. Ir konkurence pa pozīcijām, kas arī ļoti patīkami. Vispār Kutaisi ir ļoti vēsturiska pilsēta, daudz visādu pieminekļu. Tas arī ir interesants aspekts pilsētē. Kopš pirmajām dienām ir bijuši komandas biedri, kas ir ļoti pretīm nākoši un palīdzējuši gan uz laukuma, gan ārpus pilsētu iepazīt ar valodas barjeru. Mūsu klubs piedāvā arī iespējas stažēties ārzemēs. Protams, ka tas ir arī vecākiem tas viens no tiem, kas ļauj noticēt mums, kad mēs parādām reāli, šis cilvēks ir pabijuši ārzemēs, ir paspēlējuši. Livonija pa lielam aizsūtīja man tur sākumā uz Angliju. Sēdza ļoti lielu apjomu finansiālajā ziņā. Paldies viņiem par to. Man bija iespēja braukt un mācīties un būt citā vidē. Jā, tas bija tāds ļoti labs pārbaudījums priekš manis personīgi un laba pieredze. Puse no skolas studentiem nodevās tikai regbijam. Uz tevi skatās jau kā potenciālu pieaugušās komandas spēlētāji, ka tu vari tikt jau pie kaut kādiem līgumiem. Pilnīgi citādāk viennozīmīgi tas, ka regbijs tur ir viennozīmīgi pirmajā vietā. Tur arī ir tas pats, kas Anglijā, bet tur ir tā, ka regbijs viņiem ir visums. Tā kā visi zina, kas ir regbijs, viņiem ir reāli pirmais sporta veids. Kad tu brauc vairāk uz lauku pusi, tad tur jau, protams, sākās vairāk tāds kā safari, tur ir vairāk savvaļa, tur ir kalni. Ir arī nepatīkami skati piedzīvot, ka tu brauc un cilvēki dzīvo tur ieģeļu mājās, liek bez jumtiem vai tur salmi, kaut kas. Labas sajūtas tur spēlējot, un kad tev arī ir pilns pūlis apkārt, viņi ir lielajās tribīnēs, un viņi uzstājās ar tādu deju. Labs tāds pacelājums, ka tu spēlē un ka tu dzirdi, kad pat tevi ritīgi fano. Regbija klubs Livonija dodās uz Portugāli, uz
piekrastes kurorta pilsētu Algarvi. Dodamies ar 2 komandām, vīriešu un sieviešu. Ņemsim dalību prestižajā starptautiskajā Rugby 7 turnīrā Algarve 7. Last one. Pushing 3 or 4 people. Yeah. Defense. Because you have chance to catch and push. So wait, discipline, and one and go team push. Latvijas regbija pamats jau vairāk nekā dekādi ir nesamierināmā cīņa starp Livoniju un Miesniekiem. Intrigas caurvīja šo dueli jau gadiem, bet visa pamatā ir īsta džentelmeņu cieņa. Es zinu, ka ir tā Livonija, un tad es zinu, ka ir tie Miesnieki, vai kā viņš tur kādreiz, vai tā ir viena un tā pat, vai tās ir 2 citas, bet es zinu, ka viņi mūžīgi konkurē. Tas ir derbijs, vismaz ir interesanti. Mēs abi viens otru nosacīt neieredzam. Ja tas ir īpaši patīkami, kā saka, kad tev ir pretinieks, kas tev ne īpaši patīk, viņu uzveikt. Kad tu nezini, cik stipra būs tā Livonijas komanda konkrētajā mačā vai turnīrā, jo kāds papildspēks atbrauks, kas ir ļoti, ļoti augsts līmeņa spēlētājs, un tev nāksies kaut kā mēģināt viņu uzvarēt. Var teikt paldies, Livonijai. Mēs noteikti kļuvām par augstāku līmeņa spēlētājiem nekā, ja viņi nebūtu. Miesnieki ir dominējuši šo arēnu, un ir prieks redzēt, ka ir kaut kas ar viņiem konkurē. Jo, ja būtu palicis tā, ka Miesnieki ir nesasniedzami, tad iespējams regbijs arī iznīk. Iespēja tikt pie piezīmēm. Čempioni regbijā Livonija atkal izdevies revanš šeit. Pēdējos 11 gadus mēs viens otru cīnāmies. Ir bijuši visādi, kā saka, asumi, ārpus laukuma, iekšā laukumā. Ir atkal sots, vai ir kautiņš? Ir kautiņš. Ai, tas ir knockdowns. Knockdowns, tur būs sarkanā kartiņa. Viņi jau ir dabūjuši, sauksim lietas īsais vārdos, dabūjuši pa mīzi izšķirošajās spēlēs jau vairākas sezonas. Un tev liekas, ka Livonija ir stabila komanda un tā tālāk atnāk Miesnieki, kurus viņus, pārvērtē, nenovērtē, vai arī tieši otrādi Miesnieki īpaši saņemās uz to izšķirošo spēli un parādā, hei, nē, jūs neesat. Uz papīra tas ir labākais Latvijas klubs, bet tas ir uz papīra tikai tādā ziņā. Čempionu tituls ir citam. Mēs par šo esam runājuši visu nedēļu. Mēs apzināmies, ka tas ir svarīgi. Mēs to nedaram tikai dēļ sevis, mēs to daram dēļ treneriem, dēļ ģimenēm, dēļ mūsu aizgājušā biedra, ka mēs izteikti veltam šo maču. 2024. gada 26. marta rīts. Šī diena bija traģiska, jo bezvēsts probūtē bijušais Roberts Miksals tika izcelts no Daugavas bez dzīvības pazīmēm. Akmens tiltu un pēdējais ieraksts, kas mums ir pieejams ar Robertu, ir pie Nacionālās bibliotēkas no Latvijas dzelzceļa kameras 4:48. Kaut kā mēs tur ar viņu vienkārši apsēžamies un, man liekas, 2 stundas vienkārši pēc kārtas, bez pārtraukumiem vienkārši norunājam par ģimeni, par sievām, par visu kaut ko. Tā kā vīrišķīgs dialogs un ļoti man tādas siltas foršas atmiņas par to. Viņš bija ne tikai tur pozitīvs jociņš un tā tālāk, bet bija arī ļoti tāds sakarīgs un bija vīrišķīgs un vienmēr rūpējas par savu ģimeni. Man trūkst viņu. Jūtu, ka viņš nav arī treniņos. Vienmēr bija tāds troksnis, ka Roberts paņem tvērienu, tad ir tāds
skarbs bļāviens, tāds ķērciens, un tu zini, ka Roberts ir paņēmis un nepalaidis garām savu spēlētāju. Tas tāds palika atmiņā par Robertu. Bija, protams, smags trieciens visai komandai. Komanda gāja, meklēja, cerēja. Sāpīgs brīdis. Es domāju, ne tikai komandai, bet visai Latvijas regbija saimei, jo jau nav tik daudz, un Roberts bija super puika, jā. Milzīgs zaudējums Roberta ģimenei, tuviniekiem un arī Latvijas regbija saimei, īpaši Miksona komandai, Livonijai. Roberts bija īsts paraugs Latvijas regbijam un Livonijas komandai. Atbalstot Roberta tuviniekus, Livonija parādīja, ka tā tiešām ir īsta ģimene. Visu sezonu livonieši aizvadīja formās, kas bija veltītas Roberta piemiņai. Tuvākajās 2 stundās nekā svarīgāk nav. Kā fināls. Tas sāpīgākais bija, kad mēs zaudējām Miesniekiem finālā Latvijas čempiju. Tas bija tāds, ko negribējās pieredzēt. Kaut kādas pazīmes pirms fināla jau pavīdēja, jau pēdējās 2 nedēļas pamanīja, kad ļoti neaktīva komanda nāk apmeklēt treniņus. Strādājam apkārt, laika resties. Tagad ir šansa 40 minūtes, davai! Vai tā bija sakritība, ka mēs zaudējām finālā? Es gluži tā neteiktu, jo Miesnieki vienmēr ir bīstami finālos. Viņiem ir tomēr kaut kādi vecie resursi, ko viņi var izvilkt ārā. Un man kā trenerim ir jānes arī par to lielu atbildību. Un, teikšu godīgi, pirmās 2 nedēļas pēc tās spēles bija briesmīgas. Gan darbā, gan arī ģimenē. Livonijas un Miesnieku derbijas neaprobežojas vien ar dueļiem Latvijā. Šīs vienības cīnās arī Baltijas top līgā. Tur Latvijas flagmaņiem pretī stājas augstākā līmeņa Lietuvas komandas, kuras ir ļoti tuvu profesionālam līmenim. Tā kā, toplīga ir vajadzīga. Ja tu visu laiku spēlēsi pilnīgā sēdes līmenī, ko tu tur izaugsi? Я думаю, что топ-лига без Ливонии, она не имела бы свою такую международную красоту. Она создает большую конкуренцию. The more strong teams there are in the Baltic Top League, the better. And Livonia is definitely pushing every team every year more and more. Tā ir mūsu veiksme, ka izveidojās top līga, ka tur bija jau iekšā Miesnieki tajā oriģinālajā struktūrā un ka izdevās iekļauties arī Livonijai. Tas faktiski dod iespēju Latvijas izlasēji sevi parādīt labi Eiropas arēnā. Tā ir lielāka skatu, un tas pavisam cits līmenis. Tur tev ir jāparāda, ka tiešām vari, nevis tu vari uz vienu spēli atnākt un kaut ko uzvarēt. I think the Baltic top league is stronger than the Swedish top league, definitely. And I think it's because of the physicality. Livonijas kluba darbība superaugstā līmenī iespējama pateicoties atbalstītājiem, kas atvēl klubam prāvus līdzekļus.
Bez viņiem tas gluži vienkārši nebūtu iespējams. Ja pirmos gadus pavisam noteikti naudas devējs, laikam pat 100% bija Zumens Jānis un ar viņu saistītās struktūras, tad pēdējos gadus 2-3 es ar lepnumu varu pateikt, ka mēs esam izcīnījuši to, uz ko mēs esam gājuši. Mana personīgā iesaiste finanšu nodrošināšanā klubam ir ārkārtīgi minimāla. Lai pārliecinātu, kādu investēt tieši regbijā, ir tikai 2 varianti. Viens ir vai nu viņš ir regbijam tuvs, vai nu viņam vēl nav neviena sporta veida, kuram viņš būtu īpaši tuvs. Latvijā to ir grūti izdarīt. Marta teica, ka es negribu atbalstīt to, ar ko viņi nodarbojās. Pirmkārt, jo es saprotu, ka vienkārši tas, ka viņi spēlē, tas ir viens, bet viņi vadīja to visu menedžmentu un skaidrs, ka viņi meklē sponsorus. Un tad nāca viņi pie manīm, ne jau ar lūgumu, bet ar domu, kad viņi zināja, ka mēs ziedojam, ka varētu atbalstīt klubu Livoniju. Un tā tas arī viss sākās. Tā galvenā miedarbība, kāpēc mēs šo naudu esam spējuši piesaistīt, ir ne tikai tas, ka mēs iedzinājāmies likumdošanā un spējām to pareizi pasniegt uzņēmējiem, bet arī tas, ka mēs šos uzņēmējus pazīstam. Un galvenais, kā es jau teicu, lai redz, ka čaļi cīnās kopā un katram tā uzvara ir svarīga un piesakt vienam otru. Tas ir svarīgi cīnīties līdz pēdējiem, kā saka, elpas vilcienam un parādīt, ka var arī no bezizējām būt izēja. Vai nu tu kādam esi labs draugs, vai tev ir uzņēmums. Un tā laikam arī panākuma atslēga. Ne tikai izprast likumu, ne tikai pareizi un saprotami to izklāstīt konkrētiem cilvēkiem, bet arī tikt līdz tiem pareiziem cilvēkiem un pareiziem cilvēkus uzrunāt. Tā ir panākuma atslēgā. Spēlēju es patiesībā ļoti maz. Kaut kādus gadus liekas, ka 4 vai 5. Un viss beidzās ar to, ka vienu dienu pirms Latvijas čempionāta salauz kāju treniņā. Ir tā jauda, kas nākotnē ļaus tam klubam augt, ka viņš tikai vēl ir kaut kādā savā ceļā. Uz panākumiem, uz labiem rezultātiem. Tev ir jāiet vai nu pie cilvēkiem, kurus to var pārliecināt, ka viņiem ir jāziedo tev, nevis kādam citam, vai tev ir jāiet pie kāda, kurš vēl nekur neziedo, un tad jāmāk viņam izstāstīt, ka tev tas neko nemaina, mums tas palīdz, un pēc tam ir noteikti arī jānodrošina manā ieskatā vismaz kaut kāda tā atgriezeniskā saite. Protams, kad gribās atbalstīt tos, kam interesē vairāk nekā vietēji mēroga sacensības. Es varu arī kaut kur savā līgā arī startēt ārpus Latvijas robežām. Ir ļoti pareiza attieksme pret sportu kopumā, sākot jau ar visām atbalsta jauniešu grupām un reģionālās visas atbalsta lietas, kas pavilka jaunieši, kuriem varbūt sportot mazāk iespējas. Un, tā ideja ļoti patīk arī šobrīd. Ir draugi, kas ar maniem jau īpaši nerunā un apvaino, atkal tā kā reāli apvainojās, jo tas aizņem ļoti daudz laika, tas aizņem ļoti daudz emociju. Un, ja man kāds iepriekš būtu pateicis, ka kaut kāda amatieru regbija kluba menedžēšana var būt tik komplicēts un brīžiem tik stresains darbs, es būtu tā kā pasmaidījis un kas tur formas jāizmazgā, ūdens tur jāatnes. Tie 7 tādi tie aktīvākie darba mēneši, kas ir tā regbija sezona, ir tas laiks, kurā es praktiski neesmu pieejams un tās īsās kaut kādas atelpas pauzes, tad es pavadu, nezinu, klusumā vai aizejot uz kaut kādu boksu nodarbību vai kaut ko tādu. Tas ir dzīvesveids, un tas dzīvesveids tiem maniem pašiem tuvākajiem ir vai nu jāpieņem vai jāpieņem.
Mans neizbēgamais un labākais atbalsts visā tajā ir mana asistente Angļu buldogs Bonija, kur braukā ar manīm praktiski uz visiem darbiem, uz visiem treniņiem, uz ofisiem, uz tikšanām, bieži vien uz pusdienām, kaut kādām darba, iezemēties un nomierināties un paglaudīt viņu, pastaigāt ar viņu. Tā kā viņa īstenībā pati to neapzinoties, īstenībā ir mana asistente un viena no Livonijas labākajām darbiniecēm. Tikai iet uz zāli man arī ir garlaicīgi, man vajadzēja kaut kādu adrenalīnu un izaicinājumu un kaut kādu riska faktoru. Un, to es atradu boksā. Ar boksu es kaut kādā tādā ļoti, ļoti amatieru līmenī nodarbojos jau, gadu 12, varbūt pat vairāk. Un tas man ir tāds, es pat teiktu, terapija, kaut kāds stresa mazinātājs, ko es ik pa brīdim izmantoju. Parasti reizi nedēļā vismaz aizēju to smago maisu padauzu vai kādu tur viegli pasparingoju. Tas man palīdz atbrīvoties no tām dusmām, kas man neizbēgami dienas laikā rodās. Esam kluba birojā. Šeit notiek liela daļa tā ikdienas darba, ko parastais skatītājs neredz. Pa lielam šis ir ikdienas office, kurā notiek uzņēmēja darbība, bet par cik tajā galā sēž viens no kluba valdes locekļiem. Viņš ir atvēlējis telpas arī klubam un deleģējis dažus no saviem darbiniekiem palīdzēt manos ikdienas darbos, par ko, protams, mēs esam ļoti pateicīgi. Šeit ir mans kabinets, mana darba vieta, mana asistente, kas vienmēr ar manīm ir darbos un nedarbos. Un tad šis arī ir tas headquarters, tā bāze, no kuras mēs pārsvarā darbojamies. Tad uzvaru spēlē ir tāds saldums, konča, tu viņu apēd, forši viņi ir salda, viņi ir garšīgi, bet pēc 15-20 sekundēm tas brīdis ir pagājis. Organizatorisks, tādas sistēmiskas uzvaras viņas nāk daudz lēnāk, bet viņas ir daudz kvalitatīvākas. Tas ir tāds smalks restorāna deserts, ko tu ēd un baudi, un iespējams, ka atmiņas par to tev paliek ar tevīm ilgāk. Virziens izskatās nedaudz savādāks nekā tie pārējie regbija klubi, jo Livonija ar to savu ievirzi uz augstākiem sasniegumiem ne tikai varbūt tās tajā spēļu rezultātā, bet arī uz spēlētāju attīstību. Nedaudz izceļas ir tiem pārējiem klubiem, tad tur ir tā, ka pārējie grib ķerties vilkt viņu bišķi lejā, bet tā patiesība ir tāda, ka mums būtu jāmācās no Livonijas, un mums būtu jāiet laikam līdzi. Un arī jācenšas profesionālāk vadīt savas organizācijas. So, you two guys are staying here. Okay, this is when you're going to give it to 13. Okay? So when you're giving it to 13, you two guys are staying here in a normal pod. You are going out here. Yeah. So you're going with this guy. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Nevis rezultāts šodien, tagad un šeit, bet ilgtermiņā mēs gribam redzēt mūsu kluba attīstību, mēs gribam redzēt mūsu spēlētāju attīstību, mēs gribam redzēt mūsu darbinieku attīstību, un mēs beigās gribam redzēt arī Latvijas regbija attīstību. The way that everything is set up, the way that everything is on time, there are branding, the clothes, everybody is branded, everybody is given what they need. We have physios at every training, we have physios at every game. Bet klubs ir labs, iespējas ir ļoti daudz, es domāju, iespējas ir vairāk kā nekur. Varbūt viņiem pārāk daudz tiem džekiem, jaunajiem tieši tiek dots. Es uzskatu, ka vispirms kaut kas jānopelna, lai tā kā tev novērtētu. Brīžiem es skatos, kā Livonijas klubā tiek pa visiem parūpējās, liekas, ka kaut kas tiek iedots avansā un varbūt arī tā spēlētājus iezogas tā pašapmierinātība. Pieņem, ka ļoti daudz spēlētāji ienāk jau vēlāk klubā, un viņi varbūt nekad nav bijuši tādā komandas vidē un regbijā, un viņi varbūt nezin, kā ir citur, un cik ļoti jānovērtē tas, ka tev ir fizio, tas, ka par tevi rūpējās, čubina, apzvanā, un jānāk pretī arī klubam. Mums bieži pārmet, ka mēs esam kaut kāds biezais klubs, kuram nekas nav jādara, un viss notiek pats par sevi, un absolūti tas tā nav. Tie rezultāti, tas sniegums, tās iespējas, kas mums ir, nāk no darba, no apzināta cilvēku darba, kuri ir strādājuši pie tā, lai mēs varētu piesaistīt to atbalstītāju, mēs varētu piesaistīt to finansējumu, mēs varētu piesaistīt to spēlētāju, mēs varētu piesaistīt profesionāli. Tas nenotiek pats par sevi, un
Un tā atšķirība starp mums un varbūt citiem Latvijas klubiem, organizācijām ir tā, ka mēs daudz labāk un daudz citījāk esam izdarījuši šo mājas darbu. Mēs tiešām cenšamies izdarīt tā, lai spēlētājiem būtu jānāk un tikai jāspēlē, bet pretī viņš dabūtu ne tikai treniņus, bet arī turnīru sacensības un tādu kā vēl vienu ģimeni. It's not results-based just now. It's a long-term development plan. Livonija ir labs piemērs pārējiem klubiem. Ļoti kvalitatīvi sastādīts tas menedžmenta cilvēku kopums, un tas arī izdara labu darbu. Un spēlētāji, kas iesaistās Livonijas treniņu procesā, pēc tam ierodās, saka, jā, Livonijā dara šādi. Un tie pārējiem klubiem būtu vērts ieklausīties un padomāt, jā, mēs arī varētu kaut ko tajā virzienā. Un tiešām profesionālais virziens atmaksājās. Pacietība un ilgtermiņa darbs, kas balstīts uz visu vecumu piramīdas izveidi, nes augļus. 2025. gadā Livonijas meistarkomanda rakstīja vēsturi. Spēcīgajā Baltijas top līgā livonieši uzvarēja pilnīgi visas spēles. Veiksmīgi sastāvā iesaistot kluba jaunos audzēkņus, Livonija finālā pārliecinoši pārspēja Šauļu Vairas un kļuva par pirmo Latvijas klubu, kas uzvarēja Baltijas top līgā. Livonijas klubā regbiju apgūst vairāk nekā 100 jauno sportistu. Latvijā kopumā šajā sporta veidā trenējas 500 bērnu. Tā ir spēle, kas iemāca sadarbību, disciplīnu un cieņu pret citiem. Vērtības, kuras arvien grūtāk nodot jaunajai paaudzei. Kamēr liela daļa pasaules to uztver kā pašsaprotamu, Latvijā regbijs vēl turpina izcīnīt savu vietu.